Šodien turpinām auto testēt motociklus un ir padomā vairāk Suzuki. Sāksim mēs ar DRZ4SM. Mocīts ir, jāstars ir jāatzīst, ka tam ir zem 400 zirgspēkiem, 398 kubikcentimetri. Un, iet viņš, te vēl bišķi pamocīsim pa smiltiņām, pastīsimies, bet tehniskie dati 38 zirgspēki un smagums ir 154 kg. Cenas ziņā, pa īstam tu neko nevar tā daudz pielikt klāt, un konkrētā moča cena ir 8800 eiro. Te ir svarīgi, kur mums vajag izslēgt ABS, ja gribam braukt pa smiltiņām. Un arī TC mums ir jāliek uz G, te vēl ir 1 un 2. To mēs lietojam uz asfaltu, bet uz grants un smiltiņu liekam, lai ir G. Interesants regulējums, vienkārši man nav pieredze crossmočiem, varbūt tā ir tāda norma, ir šis SDMS, proti te tu regulē gāzes roktura reakciju, tā saukto droseli. Uz A tas ir maksimāli aktīvs, tu bišķi pagriez un jau apgriezieni ir, uz B un C tā jūtība ir mazāka. Kreisajā rokturī šeit tātad tu šos te modus var regulēt un bišķi būs skaļāk. Taurīta, gaismas. Daudziem jau varbūt tie 398 zirgs kubikcentimetri neizklausās tik daudz, bet, pietiek. Es tev teikšu, ka pietiek. Īpaši tā bišķiņ paspēlēties. Labi, paņēmos, bet jāsaprot, ka ir baigi irdenās smilts. Un šitās riepas nav tādai smiltī, bet traction control off un tomēr uzliku uz B režīmu, lai nav tik jūtīgs. Sportisks testa brauciens, spiežam laiku, piesakojam auto, mums tagad diezgan daudz mocīšu būs. Moča apskati un jaunākie Latvijā.